Tātad diezgan labu rūpnīcas mastiku no iekšpuses ražotājs ir izmantojis. Šai te detaļai ir tāda atlocīte, kuru mēs rekur atdarinājām. Gluži tā kā tas tur ir oriģināli. Un jā, skrūvējam klāt mūsu materiālu, jauno daļai izgatavoto detaļu, lai varētu skaisti, forši un precīzi novilkt līniju ar flomasteru, tieši tādi, kā viņi ir izgriezti ārā no virsbūves. Un tad jau nogriezīsim lieko un iegūsim jau teju precīzu detaļas griezumu. Šī ir detaļa no pagājušās sērijas, ar kuru metināsies kopā. Tā ir mūsu taisnā detaļa, kas ir tā kā bagažnieka grīda. Šādi te izskatās detaļa izgatavota. Tādi kā locījumi visi tā kā oriģināli ir bijis. Un šādi izstās detaļa pielikta pie mašīnas klāt, šādi no pārējiem skatu punktiem. Tika nedaudz izmantots metināmais, lai aizmetinātu iztrūkstošās daļas. Un jā, nākamais pie kā ķeramies, šis te stūris, kuru mēs visticamāk iegūsim no mūsu donora. Pie reizes paķersim arī šīs te rūsiņas, protams, kuras sitās ārā.